Jaunās lietas, ko Sienergrid piedāvā klientiem, mēs pirms notestējam. Un šis aiz muguras ir mans testa poligons. Kad pāris gadus atpakaļ elektroenerģijas cenas bija ļoti augsts, veicu padziļināt izpēti, veicu aprēķinus, kad man būtu izdevīgi uzstādīt saules paneļus, ko es arī izdarīju. Pieslēdzu uzstādīju arī invertoru un tam visam arī papildus dabūju automatu atbalstu. Izmantojot neto enerģijas uzkrāšanas iespējas, es vasarā saražotu enerģiju izmantoju jau tagad, kā arī ziemā, kad saule principā neražo neko. Tā es veicot aprēķinus uz šo brīdi, jeb respektīvi 2 gadu laikā, jau esmu atpelnījis 70% no ieguldītajām investīcijām. Tad es iegādājos elektroauto un redzot pieaugušo patēriņu, sapratu, ka man šī brīža sistēma ir krietni par mazu. Ko darīt tālāk? Jumts noklāts, priedes aizēno pārējo teritoriju, atliek viena iespēja uzstādīt akumulatorus. Invertoru, kas bija pirms akumulatoru uzstādīšanas, tīkla invertors, nomainīja pret hibrīdu invertoru, kurš tad tagad ir saslēgts ar akumulatoriem. Un papildus tam es ieguvu 3-fāžu backup iespēju. Tas nozīmē, ka elektroenerģijas pārraules gadījumā, kā mums ir notiek bieži vētra gadījumā, mana māja spēja darboties autonomi pat veselu diennakti. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kas dzīvo pie dabas, tāpat kā es, kas spēj būt neatkarīgi, izmantojot šo akumulatoru sistēmu. Bet tas vēl nav viss. Papildus sistēmai, ko minēju, uzstādīju mazu kastīti, jeb saucamā viedo kontrolieri, kas man nodrošina iespēju iegādāties elektroenerģiju no biržas pa viszemāko cenu, kad tā tur ir, un lietot tad, kad tā ir dārga. Kā mēs zinām, tā cena amplitūda var būt gana liela no nulles, kā bija pagājušā nedēļā, līdz pat 50 centiem pa kilovatstundu, kas ir gana liela amplitūda. Un, kas vēl ir būtiski, ka šī mazā kastīte, ja viedais kontrolieris, ir savienots ar aplikāciju. Tu vienreiz viņu iestati, un tev pašam vairāk nekas nav jādara, jo visu tavā vietā automatizēti dara šis kontrolieris, pērk enerģiju par lēto, vai tu vari lietot tad, kad viņa ir dārga. Un tam visam vēl pa virsu arī elektroauto uzlādēt ar šī viedā kontroliera palīdzību man sanāk krietni lētāk, jo lielākoties es elektromašīnu lādēju naktī, tad, kad saule nespīd, bet izmantojot šo kontrolieru, es iegādājos elektrību pa vislētāko cenu un lādēju tad, kad ir vislētāk. Jā, un runājot par cipariem, esmu aprēķinājis, kas tad sanāca pēdējā mēneša laikā. Es ietaupīju vesels 140 eiro. Šis ir mans pieredzes stāsts, un ja tev arī interesē uzzināt detalizētāk, zvani, raksti man, un mēs izdomāsim risinājumu, jo šo var ierīkot jebkur tavā mājā, ražotnē, birojā vai jebkurā aizaugušā pļavā.